Latviešu valodas paveids, tās izskanēšana publiskajā telpā joprojām izsauc pretrunīgu reakciju. Arī Saeimā, kad deputāts Juris Viļums zvērestu deva latgaliski, viņam tika lūgts to atkārtot valsts valodā. Paši latgalieši saka, no likuma viedokļa viņu valodas lietojumam šķēršļu nav, tomēr problēma ir sabiedrības nevēlēšanās viņu saprast. Jautājums par latgaliešu valodu un tās lietojumu pēdējos gados aktualizējies tieši Saeimas vēlēšanu kontekstā, kad no šī reģiona ievēlētie tautas kalpi deputāti zvērestu izvēlējās dot latgaliski. 2011. gadā tādi bija 2 deputāti, šogad 1. Uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus. Tā kā Juris Viļums atteicās zvērēt latviešu literārajā valodā, sākotnēji viņam mandāts pat netika apstiprināts. Mandātu ētikas un iesnieguma komisija gan lēma, ka arī latgaliski nodot zvērests ir pieņemams. Viļums uzsver, ka arī gadījumā, ja kandidēs un tiks ievēlēts Saeimā arī nākamreiz, svinīgo solījumu viņš nodos tikai un vienīgi latgaliski. Latgaliešu valoda, latviešu valoda, ir valsts valodas daļa, un līdz ar to viņu var lietot jebkur, gan saziņā, sadzīvē, savstarpējā saziņā, gan arī oficiālajā saziņā. Jā. Tā nevēlēšanās ieklausīties, nevēlēšanās saprast latgaliešus dažreiz ir tāda varbūt neziņā balstīta. Viļuma nepiekāpībai ir gan atbalstītāji, gan pretinieki. Valodas speciālisti uzsver, ka latgaliešu valodas status ir skaidri definēts, tāpat kā svinīgās solījuma došanas formāts Saeimas deputātam. Visu cieņu, un tā ir mana mīlestība izloksne, bet ja mēs sāksim runāt ventiņu, dunģiņu un daudzajās, diezgan atšķirīgajās latgales izloksnēs, tad mums liela daļa nodokļu maksātāju līdzekļu aizies tulkiem. Latgaliešu vēlme runāt savā mātes valodā gan pēdējos gados uz āru laužas aizvien spēcīgāk. Latgaliešu valodas un kultūras skolotāji apvienojušies asociācijā. Internetā izveidota latgaliešu valodas ābece, izstrādāti latgaliešu valodas mācību priekšmetu standarti skolām. Kas ir latgaliešu rakstu valoda no 4. līdz 9. klasē un 10. 12. klasē, kas būtībā atvieglo dzīvi tām skolām, kas izvēlās, ka viņš šādus mācību priekšmetu grib ieviest, tad viņiem ir vismaz jau gatavs paraugs, kuru viņus var izmantot. Vienlaikus gan paši latgaļi uzskata, ka attiecībā uz latgaļu izloksni latviešu valodas regulējumā problēma pastāv. Par latgaliešu valodu viņa nekad nav bijusi kaut kur nezinu kur, viņa vienmēr ir tikusi lietota un gan runas, gan rakstu formā. Tikai tas, ka ir padomju laikā, protams, ka tika noklusēta, un tas ir, manuprāt, arī loģisks izskaidrojums tam, ka, lai iznīcinātu latviešu valodu, ir jāmēģina tikt galā vispirms no izloksnēm, tātad nocirst saknes. Arī argumentam, ka latgaliešu valodu kādas citas Latvijas daļas iedzīvotāji varētu nesaprast, īsti pamata nesot. Tas, ko daudzreiz saka, ka Moskavas spolvaino rūka šķeļ latvīšus. Nā, mēs poši šķeļamies. Patiesībā, ja gribīs saprast, tad var saprast. Vienkārši ir jāizakļaut tamā citā drusku sistemā, citā valodas zemju vai skaņu sistemā. Paši latgaļi pēdējā laikā novērojuši vēl kādu tendenci runāt savā izloksnē. Viņi prot, tomēr rakstīšana un lasīšana daudziem klibo. Tieši vēlme savu valodu nodot tālāk nākamajām paudzēm, saglabāt to kā vēstures un kultūras mantojumu, novedis pie sliekšņa, kad latgaļi sapratuši, ka viņi grib un viņiem jārunā. Katalizators tam ir Jura Viļuma latgaliskais zvērests Saeimā. Jānis Zariņš, Sergejs Medvedevs, TV3 ziņas. Patriotu nedēļā daudz pieminam tos varoņus, kuri aizstāvēja un krita par Latviju. Kara darbība prasa upurus visās frontes pusēs, un daudz no cīņām